Esi sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Esiet sveicināti, klausītāji! Šoreiz man ir liels prieks sarunāties ar Silavas vadošo pētnieku Mārtiņu Zepu, ko es gribētu saukt arī par klimatmājas saimnieku. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki! Bet pirms vairāk runājam par to, kas ir klimatmāja, gribētu uzzināt arī par tevi. Kā sākās tavs ceļš meža nozarē un kāpēc zinātne? Un tad varbūt pēc tam arī tiksim par to, kāpēc Silava. Jā, meža nozara. Īstenībā jau laikam tas stāsts ir diezgan jau saistās ar bērnību. Pirmā saistība ar mežu, protams, sēnes un medības. Tas jau bija kaut kāda 9. klase. Kā saka, pēc medībām tur tikšanās ar mežsargs. Tad bija mežsargi vēl. Kā saka, kurš bija dažus gadus vecāks par manīm un beidza Ogres meža tehnikumu. Laba iestāde, kur apgūt šīs meža pamatlietas un viss, kas saistās ar darbu mežā. Un tad aizbraucu uz atvērto durvju dienām. Un tur priekšā, protams, bija grantiņš, lai viegli smiltis. Ar stāstiem par mežu un meža dzīvi, medībām un visu pārējo, kas likās skaisti un interesanti. Tādu lēnu garu nonāca tehnikumā. Pēc tehnikumā Jelgavā, bakalaurs. Tad it kā iestājās maģistratūrā un paralēli kaut ko darbojās pa mežizstrādi. Protams, darbu ar mācībām ir relatīvi grūti savienot. Tad mācības nolikās malā, bet tomēr tā saikne kaut kāda bija. Un jāsaka jau, ka nedaudz vainīgs ir kolēģis un kursabiedrs Āris Jansons, kurš jau institūtā strādāja uzreiz pēc bakalaura studiju pabeigšanas. Un sagadījās tā, ka satiekoties kaut kur, neceros kur vairs. Tas jautājums, ka mums vajag šeit Silavā, kurš grib darboties meža selekcijas jomā. Un meža selekcijas joma man īstenībā likās interesanta pateicoties Dreimanim. Viena bija lekcija par meža selekciju. Un sēžu, klausos to visu, un tā pie sevis nedaudz domāju. Tas ir tāds interesants nodarbošanās. Savāc sēklas, izaudzē stādus, iesēj, skaties, kā viņi aug, mēri, rēķini, kas nu tur sanāk. Tas bija tāds īsts brīdis, ko es padomāju, un, protams, aizmirsu. Un tā kā jau kaut kādi, man liekas, daži gadi bija nostrādāti Silavā, tad šito tā pēkšņi vienā vakarā atcerējos. Jā, domas reizēm arī materializējās. Un tā es nokļuvu selekcijas grupā. Kas bija tie virzieni, uz ko tu vairāk fokusējies? Droši vien tas bija arī paralēli ar tavām maģistra un doktorantūras studijām, pareizi? Jā, protams, tas viss paralēli tur sasējās. Sākums jau bija vienkārši selekcijas stādījuma ierīkošana, lai vispār saprastu, kas tas tāds ir un kas notiek. Ar viņa gaļa vadībā mēs tur cītīgi darbojāmies. Tad diezgan strauji parādījās pēkšņi atkal interesi par apsi un apšu hibrīdiem, un tad kādam bija ar to jānodarbojās. Pirmām kārtām jāizvērtē to, kas ir palicis no iepriekšējā veikuma, saglabājies gan no Jāņa Smilgas laikiem, kas vispār aizsāka šo apšu hibrīdu būšanu 70. 80. gadu. Tad tas viss aizgāja tādā kā nebūtībā, bet tā visa procesa ar apšu hibrīdiem, ko aizsāka, bija izveidojusies augu fizioloģijas laboratorija, kur bija tāda neliela kolekcija ar apšu hibrīdu kloniem. Un, kā saka, uz cilvēku entuziasma 90. gados bija ierīkoti daži klonu izmēģinājumu stādījumi. Un tur tā vēsturiski salikās, ka Latvijas valsts meži izrādīja interesi par apšu hibrīdu stādu audzēšanu, līdz ar to arī selekciju, jo tajā brīdī bija arī ne tikai pie mums tā interese, bet arī Skandināvijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Igaunijā diezgan daudz tika sastādīti zviedru kloni. Un vienkārši zinot, ka mums vēsturiski jau kaut kas tam līdzīgs bija, tad pateicoties tam, ka mums bija tie vecie stādījumi saglabājušies un kaut kas jaunāks, tad mēs arī redzējām, ka mūsu vietējā apsei, kas sakrustota ar Amerikas rapsi, ir
tāds pats potenciāls kā tiem pašiem zviedru kloniem, pat atsevišķiem kloniem pat labāks. Un tā tas aizgāja. Dažus gadus ļoti aktīvi nodarbojoties gan ar krustošanu, jaunu potenciālu klonu radīšanu, un tādā veidā jau tas viss lēnām sasējās gan ar manu bakalaura darbu, un tad vēlāk arī rezultējās ar doktora darbu par apšu hibrīdiem un to selekciju Latvijā. Un tu jau vairāk kārt minēji apšu hibrīdu, un es arī dzirdēju jau tā kā skaidrojumu nelielu, kas ir apšu hibrīds, bet varbūt, lai vairāk uzsvērtu klausītājiem, ko nozīmē hibrīds. Šī gadījumā mēs runājam par divu tūradniecīgu sugu kontrolētu krustojumu starp mūsu parasto apsi un Amerikas apsi. Un kā rezultātā rodās pēcnācēji, kuriem pirmajā paaudzē izpaužās heterozes efekts. Tas būtu tas, ka tas efekts var izpausties ļoti dažādi. Gan formās, kas dabā neizdzīvo, gan arī kas ir ļoti produktīvi, atraudzīgi. Un kas mums, protams, no cilvēku saimnieciskajām interesēm ir, protams, stumbra kvalitāte, zaru resnums un rezistence pret kaut kādām slimībām. Šī gadījumā pret trupi. Līdz ar to ir iespējas no tiem pēcnācējiem atlasīt šos produktīvākos, kvalitatīvākos un izmantot tālāk meža audzēšanai. Šī gadījumā sanāk veidojas tāda trīskāršēja atlase, kad mēs atlasām pirms krustošanas. Neiesim mēs tur krustot piepainu līku apsi, bet mēs atrodam smuku, skaistu, ar labu stumbru tieviem zariem, bez trupas pazīmēm apsi. Tad apsē divu mājkoks. Šī gadījumā tā visa mana krustošana bija atrast sievišķās apses. Vienīgā pazīme ir jādabū rokā ziedpumpurs, un tad tu vari pateikt, kas tā ir sievišķā vai vīrišķā. Un tad jāatrod šāda apse, un tad pretī ir jādabū Amerikas apses putekšņi. Un tad mums tur bija sadarbība gan ar Somiem, gan beigās arī ar Kanādu, kad tika vienkārši atsūtīti putekšņi no Kanādas. Ievākt no Amerikas apses, protams, arī ne jau kurš katrs, bet tur arī viņiem ir zināmi selekcijas procesi notikuši. Kā saka, no pluskokiem. Un tad veic šo kontrolēto krustošanu. Tas ir pirmais posms atlasē. Otrs posms ir, kad ievācām sēklas, izaudzējām stādus, iestādījām ģimeņu pārbaužu stādījumus. Tur atlasījām labākos, tad mēs viņus ievadījām in vitro, jeb iemācījām augt laboratorijā uz mākslīgas barotnes. Un tad tādā veidā mēs viņus pavairojam un ierīkojam klonu pārbaužu stādījumus. Un tad tā ir tā trešā atlase, kuras brīdī mēs atlasām tos pašus produktīvākos un kvalitatīvākos, kur jau mēs zinām, ka šie tiešām tādi ir, un mēs viņus varam rekomendēt un arī reģistrējam meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistrā. Un tad tagad tas viss process ir noslēdzies, jā, ir reģistrēts, un tad tagad notiek tālāk. Tad notiek tie stādi aiziet tālāk uz ražošanu, bet, diemžēl, šīs gads laikam bija pirmais, kad vairs apšu hibrīds tādas neizaudzēja. Kā tad tā? Vienkārši tā interese par apšu hibrīdiem ir noplakusi. Vienu brīdi bija ļoti laba eksporta prece pateicoties lietuviešiem, kur bija ļoti tāda valsts subsidēta programma meža platību palielināšanai. Un viņi ļoti labprāt stādīja apšu hibrīdus, gan arī uz Zviedriju eksportēja, cik es zinu. Un tika stādīta arī Latvijā, bet Latvijā ļoti plaši tas neaizgāja. Galvenokārt tas, ka apse garšo visiem, sākot ar peli un beidzot ar alni. Un ņemot vērā šo pārnežu populāciju blīvumu, tad principā bez iežogošanas izaudzēt apšu hibrīdu ir relatīvi sarežģīti. Līdz ar to tie ir tie iemesli, kāpēc tādu baigo popularitāti negūst. Bet es domāju, ka pēc pāris gadiem atkal interese atjaunosies. Gan parastā apse, gan apšu hibrīds ļoti sekmīgi atjaunojas ar sakņu atvasēm. 80. gados, kā saka, nocirta šo apšu hibrīdu selekcijas programmu. Nepagāja 20 gadi, kad šīs atvases bija atpakaļ. Tā pieļauju, ka
gan jau es savā dzīvē arī vēl pieredzēšu to, ka apšu hibrīds būs interesants. Šī stādīšana, stāda audzēšana un selekcija turpināsies. Bet, protams, ja Dievs to man dos. Un kas tad ir tas, ar ko tu tad šobrīd vairāk nodarbojies? Kas ir tas galvenais fokus? Paralēli visiem šiem procesiem ar apšu hibrīdu selekciju, tā ideja sākotnēji tām pašām selekcijas vajadzībām attīstīt siltumnīcu kompleksu pie vienas no institūta esošajām ēkām, tāda vecā angāra. Tā ideja it kā mums visiem bija, bet viņa veiksmīgi lēnām ar gadiem transformējās, jo, kā vienmēr, idejas jau ir lielas un skaistas, lielu skatījumu nākotnē, bet bieži vien jau, lai tās visas realizētu, pietrūkst tik vienkārši resursi, lai to izdarītu. Un kā jau bieži vien, tad to sadala pa posmiem, un bija tie visi infrastruktūras projekti un tika rekonstruēts tas vecais angārs, kur tika pārcelta augu fizioloģijas laboratorija un uzbūvētas dažas audzēšanas kameras, saldētavas, viss, kas nepieciešams gan laboratorijai, gan arī apsakņošanai un tādai dažu nelielu eksperimentu veikšanai. Un tā siltumnīcas daļa tika atstāta uz gaišo nākotni. Un tad attīstījās meža pētīšanas stacija un ļoti labi attīstīja savu siltumnīcu kompleksu un stādu ražošanas. Tā sadarbība viss izvērtās ļoti pozitīvā gaismā. Un tā interese par siltumnīcām, kur kaut ko varētu darīt, radās ne tikai mums, bet gan meža atjaunošanas radošajai grupai un citām. Tā lēnām ideja transformējās par kaut ko citu, kas sākotnēji bija domāts. Kā rezultātā mēs uzbūvējām siltumnīcu, kas sastāv no 7 atsevišķām telpām, kur katrā ir gandrīz vai iekšā tas, kas ir vienā lielā industriālā ražošanas siltumnīcā. Lūks tas pats par sevi, tad ir ēnas aizkari, audzēšanas galdi, laistāmais stienis, augstspiediena miglas sistēma, augu barošana caur dozotronu vai visā kopējā sistēmā ir iespējams regulēt to ūdens sastāvu. Un 3 telpās mums ir papildus iespēja piegaismot ar LED apgaismojumu, un 2 telpās ir arī nakts ekrāni, kad mēs varam kontrolēt diennakts ilgumu. Un tad visu kopā to mēs saucam par klimatmāju. To mēs saucam par klimatmāju, bet īstenībā tas tāds laboratoriju komplekss, kurā mēs varam mainīt, regulēt nedaudz kaut kādos virzienos tos klimatiskos augšanas apstākļus. Un tad varbūt pastāsti, kāpēc ir būtiski, ka ir tāda infrastruktūra institūtam izveidota un kā mēs viņu izmantojam šobrīd. Tā kā mēs viņu domājām, plānojām, mēs pat neaizdomājāmies, ko tik mēs tur nedarīsim. Kā saka, ja jau ir telpa, tad vienmēr izdomās un atradīs, ko tur darīt. Sākums, protams, bija pats vienkāršākais, tas, kas saistās ar augu fizioloģijas laboratoriju, kur mēs pavērojam apšu hibrīdu, gan bērza klonus, gan alkšņa hibrīdus arī. Vēl visu, ko, protams, daudz kas ir pamēģināts, gan diškabārdis tiek mēģināts, un kaut kur jau to visu vajag apsakņot, un pēc tam pieaudzēt kaut kādā stādu izmērā. Līdz ar to tad pirmais ir šī apsakņošana, ko ļoti sekmīgi izdevās nodrošināt, jo ir augstspiediena miglas sistēmā. Tas viss laboratoriju komplekss tiek vadīts caur telefonu, datoru, gan esot uz vietas caur displeju, ka ir sensori, viss pārējais un salikts tas labākais, kas uz to brīdi bija pieejams, un, lai nodrošinātu tos visus augšanas apstākļus, kā saka, radīts programmatūrā caur kontrolieri, kas to visu regulē. Tādā veidā ir iespējams nodrošināt šos optimālos augšanas apstākļus, gan arī viņus pamainīt un pabojāt, tā lai kaut ko dabūtu, bet šī gadījumā tai apsakņošanai mums vajag optimālu mitrumu, siltumu un gaismu. Un, principā, to mēs tur ļoti sekmīgi nodrošinam, ka tur 2-3 nedēļu laikā gandrīz 90-95% tos mikrospraudenīši apsakņojās. Tad tālāk viņus no tās slēgtajām telpām aiznes uz siltumnīcu, kur tad viņi mierīgi aug lielāki un tālāk jau ceļo uz meža pētīšanas staciju uz lielo poligonu. Un, protams, tā interese ir dažādu stādu audzēšanas tehnoloģiju, tas pats dišķebārdis, gan dažādu substrātu
maisījumu, kā saka, mums tas zaļā vienošanās, ka mēs gribam kūdru aizstāt ar kaut ko. Tas tika darīts, gan dažādas paraugu žāvēšanas, gan nobiras, gan lielāki koksnes gabali un viss iespējamais. Jo likās jau, ka pa ziemu tā klimatmāja un siltumnīca netiks īpaši izmantota, bet arī pa ziemu mēs atrodam, ko tur darīt. Savāk tie paši nobiru paraugi, koksnes paraugi, arī dažādi augsnes paraugi tiek nesti un žāvēti. Plus tika arī uztaisīts gāzu analizators un tika analizēts, kā izdalās metāns un ogleklis pie dažādiem gruntsūdens līmeņiem. Izveidots tāds mākslīgs simulators, lai radītu vienādojumu, kā tas mainās atkarībā, cik dziļi ir gruntsūdens, kas notiek. Un, kā saka, to visu pēc tam var salīdzināt ar to, kas notiek dabā. Gan arī klasiskās stādu audzēšanas, gan arī mēģināt saprast, kā aug mūsu selekcionētais materiāls, ja mēs viņiem pamainām temperatūras režīmu, sausuma stresus radām. Interesanti reizēm pat neaizdomāsies, kādas idejas rodās, un tad, kā saka, ar tiem sensoriem un visu to pieejamo, kas tādā siltumnīcā ir, tad ir jāizdomā tas risinājums, lai nodrošinātu šos optimālos augšanas apstākļus. Plus arī bija jau vairākus gadus notiek šī bērza ziedēšanas stimulācija, lai saprastu, kā mēs varam veicināt bērza ziedēšanu un līdz ar to sēklu ražu. Tur arī CO2 līmeni mēs mainām, pa naktīm ceļam augšā, tad strauji vēdinam. Tur ļoti, ļoti daudz dažādas lietas tiek darītas. Viss pat uzreiz nevar izstāstīt. Jā. Es zinu, ka vienu gadu stāvēja tādas gandrīz nomirušas eglītes tur. Viņas bija laikam saldētas vai viņas bija arī sausumā turētas. Mēs ar kolēģi divas izglābām tās eglītes, jo viņām bija paredzēts liktenis, ka viņas visas vairs nedzīvos. Tur tādas knapas vārgas, mēs viņas kabinetā audzējām. Un tad, kad viņas bija saņēmušās un atkopušās, es viņas aizvedu uz laukiem. Un tagad man viņas ir tādas 2 metru jau izaugušas. Tā kā nav teikt, ka tās visādu eksperimentu rezultātā pārbaudītie kociņi, ka viņu liktenis ir vienmēr bēdīgs. Kā Ziemassvētku eglīte aug tagad netālu no mājām. Es neatceros, kas tas bija pētījumi, bet kas tas par pētījumu? Es nosaukumu, protams, neatceros, bet tas, man liekas, vēl bija pirms lielās siltumnīcas uzbūvēšanas, kad mums bija šīs kameras, 3 kameras ar mākslīgu apgaismojumu. Tad šīs eglītes tika viņām veikti salcietības testi. Mums ir tāda saldētava, kur var dabūt -40 grādus. Tik daudz viņām to nelikām. Vienkārši tās eglītes tika izaudzētas kā stādi, tādos lielos podiņos. Un sākot, man liekas, no kaut kāda oktobra reizi nedēļā, tad viņas pēc noteikta algoritma tika saldētas līdz -10 vai 12 grādiem. Lēnām tā temperatūra tika nosēdināta līdz -12, un pēc tam atkal atpakaļ lēnām atnāca uz plusiem. Un tad pēc tam tie stādiņi tika nesti uz kameru zem gaismas, laistīti, lai saprastu, kā tad viņi uzvedās. Un saprast, kurā brīdī tad iestājās šis miera periods, kad tā eglīte ir gatava ziemai. Tad tās pirmās eglītes, kas tika oktobra sākumā ienestas, viņām nepatika tie -12 grādi. Viņi vairāk vai mazāk, diemžēl, nosala. Un kaut kas jau, protams, arī vienmēr izdzīvo arī no šādiem ekstrēmiem. Tā kā divas ir izdzīvojušas. Tā, es zinu. Es domāju, ka beigās tur izdzīvoja vairāk. Tās noteikti tālāk aizceļoja uz citiem eksperimentiem, bet šīs divas noteikti bija no tām, kas pirmās tika tādā saldēvā. Tu jau ļoti daudz stāstīji, kā tiek mainītas tie sensori un tas. Tad kāda ir tā ikdiena, lai pārvaldītu šo klimatu māju? Ikdiena ir tāda, kā jau jebkurā siltumnīcā vai arī jebkā audzēšanā, tur bez ikdienas apskates ir relatīvi sarežģīti. Tas ikdiena sākās ar to, ka katru rītu apskatās telefonā vai pa naktīm atnākus kāda trauksme. Kā jau mūsdienās var salikt tādus loģiskus algoritmus, kad, teiksim, ja ir laistīšanas sistēmā, kur ir ūdens tvertnes, izlīs ūdens kaut kā sistēmā saplīs. Otra lieta - temperatūras trauksmes. Ja gadījumā pēkšņi ir pa karstu, tad ir
jāsaprot, kāpēc vai nestrādā ventilācija vai kaut kas pārējais. Tā ir tā pirmā ikdienišķā. Un tad otrs jau ir klātienē apskatīties, kā tas tur viss dzīvē izskatās. Līdz ar to tur dodies uz vietas, apskaties, ko vajag aplaist, ko vajag pabaro. Respektīvi pēc algoritma, ja tur ir plānota barošana reizi nedēļā vai biežāk, tad to visu izdara. Un tas ir tāds, ikrīta rituāls aiziet visu apskatīt, apliet, pabarot. Un tad vērt vaļā televizoru un nodarboties ar pirkstu vingrinājumiem. Tu domā, darbs pie datora? Jā, darbs pie datora. Vēl jau, protams, kamēr viss ir jauns, tikmēr viss ir labi un skaisti, bet jāatzīst arī tas, ka tā siltumnīcas veģetācijas periodā, diemžēl tas ir 24/7, ir sanācis kā veiksmīgi aizbraukt sestdienu uz laukiem un ap 10 vakarā paskaties un secini, ka pēkšņi ir uzkāpusi temperatūra, un tu vari vaļā datoru skaties, kas pa lietu, un tu secini, ka, piemēram, čīlers ir beidzis darboties, vai vienkārši ir augstspiediena miglas sistēmai tiek izmantots destilēts ūdens, un pēkšņi ir šī osmozes iekārta nedarbojas šādu vai tādu iemeslu dēļ, tad vienkārši sēsties mašīnā un brauc un skaties, kas tur notiek, un glābt to esošo situāciju, kas tur ir veidojies. Bet, es tā pieļauju, ka nākamais veģetācijas periods būs vēl nedaudz interesantāks par šo. Jo? Tā sistēma jau paliek ar katru brīdi senāka, bet galvenais jau kā vienmēr ir pavasarī maksimāli kvalitatīvi veikt šo iekārtu gan rudenī, gan ieziemot un pavasarī atkal atgriezt atpakaļ darba stāvoklī, bet kaut kas jau tāpat iziet no ierindas. Tā, kad to visu palaiž darboties, tad tas rada zināmu pirmās 2-3 nedēļas tādu satraukumu mirkli, kamēr kā tas tur viss darbosies, vai kaut kas strādās vai nestrādās, bet par laimi vairāk jau mazāk viss darbojās. Ņemot vērā, ka tu arī stāsti, tomēr cik daudz plašus aspektus var pētīt, izmantojot tās pieejamās tehnoloģijas. Vai tev ir arī informācija, vai Latvijā un Baltijā ir vēl kaut kur šāda infrastruktūra uztaisīta, vai varbūt pat Eiropas līmenī ir kaut kāda informācija, un kā ir tā sadarbība ar citām institūcijām? Vai no tām ir interese veikt šādus kontrolētus vidas eksperimentus pie mums Silvā? Latvijā tāda līmeņa, es domāju, nav. Protams, kaut kādas telpas un vēl kaut kas, visi jau zinātnieki kaut ko jau grib un kaut ko jau mēģina. Viss, protams, ir atkarīgs no rocības un iespējas, bet tā plašāk skatoties, kaut kas līdzīgs ir Somijā, Zviedrijā, bet tas pieejams katram uz to ir bijis savādāks, lai panāktu to, kā tas tur darbojās, bet tā interese no malas ik pa laikam kaut kāda parādās, bet jāatzīst, ka mēs jau paši esam diezgan, zinātkāri, un bieži vien jau pavasarī ir jāsāk domāt, kā visu vēlamies salikt iekšā 7 siltumnīcas kamerās un 3 pilnīgi mākslīgā klimata telpās. Tā, lai visi idejas varētu apmierināt. Tur reizēm nāks paplānot, kādu pabīdīt vēlāk, kādu ātrāk, tā, lai mēs visi tur varam darboties. Līdz ar to tā iespēja tur ļoti daudz no malas, es pat teiktu, ka tad ir tur jāskatās drīzāk jau uz kaut kādas lielākas sadarbības pasākumu, un tad jau to visu var izdarīt. Un varbūt var padalīties arī par nākotni uz priekšu, kādas ir idejas, domas, skats nākotnē. Jā, žēl, ka man nav tās kristāla bumbas. Visi šobrīd mēs te rakstam RF pieteikumus un paralēli domājam par atskaitēm un visu pārējo, bet es domāju, ka būs interesanti. Un tas, ka mēs arvien detālāk un precīzāk gribēsim veikt tos eksperimentus, noteikti būs vēl svarīgāk, jo tādā veidā mēs varam saprast, aizejot dabā, mēs iegūstam informāciju it kā par dabā notiekošiem procesiem, kā tie augi varētu reaģēt, bet, lai to mēs pārbaudītu, vai tiešām tas ir, jo dabā jau mūsu tos procesus mēs nevaram ietekmēt, kādi viņi ir, mēs varam salīdzināt starp gadiem un saprast, tur vai sausums vai temperatūra tanī brīdī ietekmēs to, vai izsauks tādu auga reakciju. Bet ieliekot šīs kontrolētās vides apstākļos, kur mēs varam gan mitrumu, gan arī temperatūras nodrošināt režīmu,
plus mīnus noturēt tāds, kāds ir ārā vai siltāks. Ziemu mēs vasarā noteikti neuztaisīsim. Līdz ar to tad mēs varam iegūt šīs reakcijas un pārbaudīt, vai tiešām tas tā darbojās kontrolētas vidas apstākļos, un iespējams arī eksperimentos iegūtās atziņas mums tālāk var palīdzēt izskaidrot to, kas notiek dabā, no tiem datiem, kas ir, ko mēs varbūt nemaz neaizdomājamies, ka tas ir tieši tā, kā ir. Un, protams, tā ir tā viena, kas saistās ar tādu lielāku koku mocīšanu, ja pētīšanu. Un otra lieta, protams, ir šīs dažādās stāvdu audzēšanas tehnoloģijas. Gan, protams, turpināsies arī šīs bērza izpēte, lai saprastu, kā mēs varam veicināt šo ziedēšanu un kvalitatīvu sēklu veidošanos. Kas ir problēma pēdējos gados? Tā ir diezgan aktuāla problēma šobrīd. Tā interese par bērzu stādiem, es pieļauju, ka būs pieaugoša. Un tad noteikti jau arī turpināsies dažādi tie paši gāzu mērīšanas un dažādus modeļus, ko mēs varam atstrādāt kontrolētas vides apstākļos. Un arī tās pavairošanas tehnoloģijas lēnām attīstās tam pašam bērzam. Nekur jau nav pazudusi arī egļu somatiskā embrioģenēzes metode. Vai to laikam nevajadzēja pieminēt? Nē, jo tad var rasties daudz jaunu jautājumu, bet tāpēc droši vien man būs jāsaka, par šo mēs varētu parunāt kādā citā podkāstu epizodē, pareizi? Noteikti. Jā, jo dziļāk mežā. Tāpēc man palika tā sajūta, ka darba ir daudz un ideju ir daudz, un tad, lai izdodas izdarīt to, kas ir plānots, un lai nāk vēl jaunas un interesantas idejas. Un paldies par šodienas interesanto ieskatu, un tad turpināsim kādā citā reizē arī par to egļu somatisko embrioģenēzi. Jā, tieši tā. Paldies tev, Mārtiņ! Paldies par izrādīto interesi un ceru, ka izdevās kaut ko pastāstīt par to, ko mēs darām un ko mēs varētu darīt arī uz priekšu. Paldies!